Lai vienmēr uzvarētu, ir nepieciešams slavēt Dievu no visas savas sirds. Psalms 30, 12 un 13 pants. Manas žēlabas, tu esi pārvērtījis līgsmē. Esi novilcis manas sēru drēbes, mani apjozdams ar prieku. Lai mana dvēsele tev dzied un necieš klusu. Ak, kungs, tu mans Dievs, es tev pateikšos mūžīgi. Mūsu kungs ir mūsu prieks un mūsu pestītājs. Kā lai mēs neslavētu viņu par pestīšanu, ko viņš mums ir gādājis? Pravieša Jesajas grāmata 61:10. Es priecājos lielā priekā par to kungu. Mana dvēsele ir līgsma par manu Dievu, jo viņš mani ģērbj pestīšanas drēbēs un mani apsec ar taisnības apsegu kā līgavaini, kas sev uzliek priestera cepurei līdzīgu galvas rotu, un kā līgavu, kas smirds un lepojas savu aplikto rotu košumā. Pētera 1. vēstule 2:9. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Dievs mūs ir nošķīris sev, lai mēs paustu, svinīgi pasludinātu, paziņotu, darītu zināmas mūsu kunga Dieva pilnības, viņa izcilās īpašības, viņa spēku, skaistumu, krāšņumu, diženumu, varenību, krāšņos darbus, augsto mākslu, viņa godu, nopelnus, labos darbus. Pāvila vēstule Efeziešiem, 1. nodaļa, no 11. līdz 14. pantam. Viņš, Jēzus Kristus, ir tas, ar kura gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma, viņš visu vada pēc sava gribas lēmuma, bijām izredzēti jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību. Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņam ticēdami esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla, līdzreiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Vēstule Ebrejiem 13:15. Nesīsim tad caur viņu, Jēzu Kristu, slavas upuri Dievam vienmēr, tas ir lūpu augli, kas viņa vārdu slavē. Nest slavas upuri nozīmē maksāt cenu, lai slavētu Dievu, pielikt pūles, kas var nebūt viegli. Pravieša Malāhijas grāmata 2. nodaļa, 1. un 2. pants. Un tagad, priesteri, šis aizrādījums ar pamācību domāts tieši jums. Ja jūs negribat klausīt, nedz arī paši uz to raudzīties, lai jūs godātu manu vārdu, saka tas kungs, Cebaots, tad es raidīšu savu lāstu pār jums un pārvērtīšu par lāstiem jūsu pašu svētības vārdus, jo jūs nemaz neņemat pie sirds un neliekat vērā manus vārdus. Ir tik svarīgi no visas sirds vienmēr slavēt Dievu un pateikties viņam, lai nebūtu sliktu seku. Ja mēs neslavēsim Dievu, nepildīsim mūsu aicinājumu, tad slavēsim kaut ko vai kādu citu, kas jau var kļūt par elku pielūgšanu, vai arī nosodīsim kādu,
vai runāsim ļaunu par kādu, bet šie grēki kaitē pašam cilvēkam. Tādēļ, ka grēka sekas ir posti, lāsti un nāve. Mēs nevaram būt neitrāli savā dzīvē. Vai slavēsim, godināsim Dievu, vai arī negodināsim Dievu un izrādīsim neslavu viņam, kas kaitēs pašam cilvēkam. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi vienmēr ar visu savu sirdi un ar visu savu dzīvi slavēt mūsu Kungu. Ir svarīgi slavēt Dievu, lai prāts būtu piepildīts ar pateicību Dievam un ar Dieva pagodināšanu, nevis ar niecību vai neapmierinātību. Ir svarīgi pateikties Dievam no visas savas sirds, lai nekļūtu par negudriem un savos spriedumos neiekristu nīcības gūstā un savā sirds neprātā neiegrimtu tumsā, kā raksta apustulis Pāvils. Pāvila vēstule romiešiem 1. nodaļa no 18. līdz 32. pantam. Jo Dieva dusmība no debesīm parādās pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību. Jo, ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts. Dievs pats viņiem to atklājis. Kopš pasaules radīšanas viņa neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidri saredzamas viņa darbos, tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Jo, zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu, un viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā. Saugdami sevi par gudriem, tie kļuvuši ģeķi un apmainījuši neiznīcīgā Dieva godību pret iznīcīgam cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. Tāpēc Dievs viņus sirds kārībās nodevis izvirtībai, kurā viņi paši sākuši sagandēt savas miesas. Tāpēc, ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot novārtā radītāju, kas ir augsti teicams mūžīgi. Āmen. Tāpēc Dievs viņus nodevis apkaunojošās kaislībās. Sievietes apmainījušas dabisko dzimumu kopdzīvi ar pretdabisko. Tāpat arī vīrieši, atmestami dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, piekopdami netiklību, vīrietis ar vīrieti, paši saņemdami sodu par savu maldīšanos. Tad tāpat, kā viņi nav turējuši cieņā viņiem doto Dieva atziņu, Dievs sagandējis viņu prātu, ka viņi dara to, kas neklājas. Tie piepildījuši savu dzīvi ar visādiem netikumiem, netaisnību, samaitātību, iekāri, ļaunumu, skaudību, slepkavību, ķildām, krāpšanu, ļaunprātību, mēlnesību, kļuvuši par neslavas cēlājiem, Dieva nicinātājiem, nekauņām, augstprāšiem, lielībniekiem, ļauna izdomātājiem, vecākiem nepaklausīgiem, bezprātīgiem, neusticamiem, cietsirdīgiem, nežēlīgiem. Pazīdami Dieva taisnību, ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi, viņi tomēr nevien paši tā dara, bet vēl priecājas par tiem, kas tā dzīvo. Grēks paverdzina vairāk un vairāk, bet mums ir cits ceļš. Mēs pastiprināti slavēsim mūsu Dievu.
lai nekļūtu maldu līdzi aizrauti un nezaudētu savu stipro pamatu Jēzu Kristu. Pravieša Jesējas grāmata 12. nodaļa no 1. līdz 6. pantam. Tanī dienā tu sacīsi, es tev pateicos, kungs, jo tu gan biji uz mani dusmīgs, bet tavas dusmas norima, un tu mani iepriecināji. Tiešām, Dievs ir mana pestīšana. Es esmu paļāvības pilns un nebīstos, jo Dievs, tas kungs, ir mans stiprums un manas slavas dziesma. Viņš bija priekš manis pestīšana. Un jūs smelsit ar prieku ūdeni no pestīšanas avotiem. Un tādā dienā jūs sacīsit, pateicieties tam kungam, piesauciet viņa vārdu, pasludiniet viņa darbus tautu starpā, daudziniet, ka augsti teicams un dižans ir viņa vārds. Dziediet tam kungam slavas dziesmas, jo viņš ir darījis varenos darbus, lai tas top zināms pa visām zemēm. Gavilējiet un liksmojiet, jūs Ciānas iedzīvotāji, jo liels ir jūsu vidū Izraēlas svētais. Bet tagad no visas sirds pagodiniet to kungu. Psalms 8, 2. un 3. pāns. Kungs, mūsu valdniek, cik augsti godājams tavs vārds visās zemēs. Tava varenība sniedzas debesu augstumos. No bērnu un zīdaiņu mutes tu sev esi izveidojis pretspēku saviem pretiniekiem, lai liktu apklust saviem naidniekiem un atriebējiem. Psalms 9, 2. un 3. pants. Es pateikšos tam kungam no visas sirds. Es sludināšu visus tavus brīnumus. Es priecāšos par tevi un liksmošu. Dziedāšu tavam vārdam, tu visu augstākais. Psalms 77, no 14. līdz 16. pantam. Ak, Dievs, tavs ceļš ir svēts. Kur ir vēl kāds tik liels Dievs kā tu, ak, kungs? Tu esi Dievs, kas dara brīnumus. Tu esi tautām darījis zināmu savu spēku. Ar savu spēcīgo elkoni tu esi atpestījis savu tautu, Jēkabu un Jāzepa dēlus. Psalms 104, no 1. līdz 3. pantam, 24. pants un no 31. līdz 34. pantam. Teici to kungu, mana dvēsele, kungs, mans Dievs, cik tu esi liels, cildenumā un godībā tērpies. Tu ģērbies gaismā kā tērpā. Tu izplet debesis kā telt segu. Tu ūdeņus liec savai pilī par pamatu. Tu brauc uz mākoņiem kā ar ratiem. Tu skrien ar vēja spārniem. Cik lieli ir tavi darbi, ak, kungs, cik daudz ir to, un tos visus tu esi ar gudrību radījis. Zeme ir tavu radījumu pilna. Tā kunga godība, lai paliek mūžīgi. Tas kungs priecājas par saviem darbiem. Kad viņš uzlūko zemi, tad tā trīc. Kad viņš aizskar kalnus, tad tie kūp. Es dziedāšu tam kungam visu savu mūžu. Es slavēšu savu Dievu, kamēr vien šeit mītu. Manas sirds domas, lai viņam patīk, es priecāšos tām kungam. Psalms 66, no 2. līdz 12. pantam un no 16. līdz 20. pantam. Gavilējiet Dievam jūs visas zemes. Dziediet viņa vārda godībai. Veltījiet viņam, jo dižanu cildinājumu. Sakait Dievam,
cik bijājami lieli ir tavi darbi. Tavas varenības dēļ, tavā priekšā noliecas pat tavi ienaidnieki. Visa pasaule, lai zemojas tavā priekšā un dzied tev, slavē tavu vārdu. Nāciet un raugiet Dieva darbus, kas ir tik liels savā varā, valdīdams pār cilvēku bērniem. Viņš pārvērta jūru par sausumu, sausām kājām varēja iet pāri upei. Tādēļ mēs, lai priecājamies par viņu. Viņš ir tas, kas valda mūžīgi savā spēkā. Viņa acis nemitīgi vēro tautas. Nepaklausīgie necelsies nemūžam. Slavējiet jūs tautas mūsu Dievu un lieciet skaļi atskanēt viņa slavai, kas mūsu dvēselei devis dzīvību un mūsu kājām nav ļāvis slīdēt, jo tu mūs esi pārbaudījis, ak Dievs, un esi mūs dzidrinādams kausējis, kā kausē sudrabu. Tu esi ļāvis mums sapīties tīklā, licis smagas nastas uz mūsu kamiešiem. Tu esi licis cilvēkiem celties pāri mūsu galvām. Mums bija jāiet ugunī un ūdenī, un tomēr tu, beidzot, mūs esi izvedis svabadībā. Nāciet, klausaities visi, kas Dievu bīstaties. Es jums stāstīšu, ko viņš ir darījis manai dvēselei. Es viņu piesaucu ar savu muti, un viņa slava bija uz manas mēles. Ja es netaisnību turētu savā sirdī, tad tas kungs, visu varnais, mani nebūtu uzklausījis. Bet Dievs mani patiesi ir klausījis, ir ņēmis vērā manas lūgšanas. Lai slavēts Dievs, kas nav atsacījies paklausīt manu lūgšanu, nedz novērsis savu žēlstību no manis. Psalms 68, no 33. līdz 36. pantam. Jūs, pasaules valstis, dziediet Dievam, dziediet slavas dziesmas tam kungam, kas brauc pa debesu debesīm, kas ir no pasaules sākuma. Redzi, pērkona dārdos viņš varene liek atskanēt savai balsi. Dodiet Dievam godu, viņa augstības spēks valda pār Izrēlu, un viņa varenība sniedzas līdz padebešiem. Bijājams, esi tu, Dievs, no savas svētās vietas, tu, Izrēla Dievs, tu esi, kas dod spēku un stiprumu savai tautai. Slavēts, lai ir Dievs. 5. Mūzes grāmata, 32. nodaļa, no 3. līdz 4. pantam. Jo es slavēšu tā kunga vārdu, dodiet godu mūsu Dievam. Viņš ir akmens kalns, viņa darbs ir pilnīgs, jo visi viņa ceļi ir tiesa. Dievs ir patiesība un bez viltus, viņš ir taisns un patiesīgs. Vai jūs priecājaties un līksmojat par savu Dievu? Ir svarīgi pieņemt lēmumu. Ak, kungs, tu mans Dievs, es tev pateikšos mūžīgi. Psalms 30:13. Es pateikšos tam kungam no visas sirds. Es sludināšu visus tavus brīnumus. Es priecāšos par tevi un līksmošu. Dziedāšu tavam vārdam, tu visu augstākais. Psalms 9, 2. un 3. pāns. Lūgšana. Dievs Tevs, es tev pateicos Jēzus Kristus vārdā par to, ka es varu slavēt tevi no visas savas sirds un pagodināt tevi. Es tev pateicos par to, ka es varu redzēt tavus brīnišķīgus darbus, un to ir tik daudz.
Es tev pateicos par to, ka tu man atgādini, ka tavs spēks tiek izpausts, kad es tevi slavēju. Tā, ka Sātana nodomi brūk, Sātana cietokšņi brūk un atnāk tava valstība tur, kur es tevi slavēju. Dod man nepagurt tevi slavējot, jo tu esi visu augstākais pār visu pasauli, un visi tavi darbi ir pilnīgi. Āmen. Pārbaudiet katru savu vārdu, darbību un domu. Vai ar to jūs pagodināt Dievu vai ceļat negodu Dievam?